Čau visiem! Oh my god, Laura, kas notiek ar tavu izskatu? Jā, es tev par Kelly Lou krāšanu pateikt. Ne, nopietni, melna mati, bēm. Ja jūs to sakāt Instagramā, tad jūs noteikti jau zināt, ka man kādu laiku jau ir melna mati, jo man likās, ka es neiztos gada depresīvi. Bet es domāju, ka būtu jautri, ja es pastāstītu stāstu, kā es nonācu līdz melniem matiem. Un man bija atauguši matus, gribēju vēlreiz nokrāsot, vēlreiz nogriezt un nokrāsot ombrē. Un es aizgāju uz frizieru salonus, kurus gribēju aiziet, bet viņi man nevarēja paņemt. Tāpēc es izdomāju aiziet tālāk pa ielas un zināju, ka tu var iet, un tur ir vēl viens frizieru salons, un bija tās labi vienalga iešu tur. Nu labi, es tur iegāju, tur varēja mani paņemt pēc dažām stundām, un īstenībā bija arī salītoši lēti. Un es aizēju, un tad es saprotu, kāpēc bija tik lēti, un kāpēc man uzreiz varēja paņemt. Izrādās, ka frizieri vispār latviski nerunā. Sāksim ar to. Un ja jūs man esat kaut vai mazliet dzīvē satikuši, jūs zināt, ka es krievu valodu vispār nekādā līmenī nepārzinu. Nekādā. Nepārspīlējiet, mūsu saruna bija šāda. Es jau vēlētos nogriezt matus un nokrāsot no manas dabiskās krāsas ombrē uz blondu. Nē, citu ombrē, tas nav tik, nē. Nē, es gribu uz blondu krāsu matus. Un pēc tam atnāca viena sieviete salonā, viņa iztulkoja, ko es gribu, plus mīnus. Man nokrāsoja matus, bet tad, kad man mazgāja matu krāsu ārā, es pārdzirdēju viņas kolēģi runājot par to, ka mana friziere, viņa nav pat bijusi frizieru skolā. Es dzirdēju, ka viņa speciāli teica, ka viņai nesanāk krāsot, un to, ka visu, ko viņa ir iemācījusies no YouTube. Es te vienkārši sēžu, klausos, un es vienkārši klusām pie sevis lūdzos, lai viņa runātu par citu frizieri nekā manējo. Bet jā, frizētavā bija tikai viena frizieri, kā viņa runā par manējo. Jā, labi. Es neko neteicu, jo es nemācēju neko teikt krieviski. Un jā, mēs visu vienkārši dažas stundas vienkārši nosēdējām klusumā, jo viņa nemācēja latviski, un es nemācēju krieviski. Un jā, tā vietā, lai gaidītu 20 minūtes, lai malinātājs matos. Es gaidīju 50. Zināt, kāpēc? Tāpēc, ka viņa par to laiku, kamēr es gaidīju, es domāju, citai sievietei nogriezt un nokrāsot matus godināt. Paldies! Novērtēju, ka esmu tev prioritāte. Tad man es apsēdos krēslā, man iešāvēja matus, man sāka griezt. Es pateikšu to, ka man noritēja dažas asaras, bet viņi to neredzēja. Un jā, tad es apsēžos krēslā. Man sāk griezt matus un žāvēt, un es jau redzu, ka man riebjas. Es neesmu tāds cilvēks, kurš baigi par visu raudu un pārdzīvu vai ko tādu, bet es tev samaksāju 50-60 eiro. Izdara savu fucking darbu. Un jā, rezultāts bija tāds, ka es izstījos pēc zebras. Man bija tā, ka man bija vienkārši tā kā celiņā, tā kā trīsstūrīši, tā kā trīsstūrīša blonda un tad brūda, viss jā šausmīgi. Šeit ir bilde. Pirmā lieta, ko es izdarīju, izejot no salona ārā, bija es piezvanīju savai mātei un pateicu čau, man beidzās, man riebas kā man izstās, es braucu uz draugām pērku baldo krāsu vai krāsojumu ciemu. Tā riebās. Loģiski, mana mamma viņam bija tāds, nē, atbrauc, izdomāsim un nē. Starp citu, es jau iepriekš biju gribējis melnus matus, bet man visa ģimene teica nē, ka man izskatīsies šausmīgi. Viņi vēl joprojām to saka, bet un es atnāku mājās, un visiem tāds, tev izstās tik labi, man ļoti patīk. Basically, viņi bija gatavi teikt jau ko, lai es nekrāsot melnus matus. Es nekad savu dzīvē nebiju saņēmis tik daudz komplimentus par maniem matiem. Un tas bija tikai tāpēc, ka viņi negribēja, lai es izkrāsoju ciet. Bet, long story short, man viņi riebās. Es katru dienu vienkārši, kad es taisījos un skatījos saviem matiem, katru dienu gāju pie manas mammas lejā. Mamma viss šodien krāsoja melnus, un katru dienu viņa man neatļāva. Nu jā, un vienbrīd man vienkārši bija nobesījuši mata līdz baltām pelītēm.
es izmantoju latviskas izteicienu, nobesījuši līdz baltām pelītēm. Amazing, Laura! Un beigās man jau piekrita nokrāsot matus, jo man visiem ģimenē apriebās par to, ka es visu laiku sūdzējos. Tad man bija jāgaida 2 nedēļas, jo, kad tu esi baldājis matus, 2 nedēļas nevar krāsēt, šās bija sabojās un šeit. Un jā, tad es nokrāsoju melnus matus. Un visiem manā ģimenē tas riebās. Nē, bet nopietni visiem riebās. Piemēram, es klausījos mūziku, es parādīju Ingai dziesmu, es tādu, tev patīkšu tā dziesma? Un viņa teica, jā, man nepatīk to matu, un aiziet prom. Paldies, Saulīt! Nu jā, šis ir mans amazing stāsts par maniem matiem. Basically šo video es uztaisīju pārsvarā tāpēc, ka cilvēku man būtu 101 jautājums, ko tu izdarīsi vai matiem, kāpēc, un 1001, ka jums nepatīk viņi. Un es gribēju jums pateikt, ja jums nepatīk mani mati, tad jūs neesat vienīgie. Visiem manām ģimenēm nepatīk, visiem maniem draugiem nepatīk. Tā kā piebiedrojieties čuk bādītiem. Jej! Vienīgā problēma, ko es esmu pēdējā laikā atradusi, ir tas, ka es iepriekš vienmēr, joprojām arī, es ģērbjos pārsvarā tikai melnā, un tagad, jā, man ir melna mati, melnas krēkls, melnas bikses, melnas kurpes, un vēl melna jākapa virs. Es iztos vienkārši pēc nāves. Ja es ietu sev pretī tumšā ielā, es pārmainītu ielas puses. Un par drēbēm runājot, šis amazing krāsainais džemperis ir no šīs mājaslapas, links ir aprakstā, un tur ir daudz krāsainu džemperu and stuffs. Ok, tā.